sāksim ar pārskatu no starptautiskās konferences Baltijas dinamika 2013, kura veltīta inovatīvās darbības attīstībai un notiks šoreiz Rīgā. Piedalās vadošie Baltijas valstu zinātnieki un valsts darbinieki, kā arī pārstāvji no 24 pasaules valstīm. Pēc Baltijas zinātnes tehnoloģiju parka un inovācijas centru asociācijas BASTIK iniciatīvas katru gadu kopš 1996. gada vienā no Baltijas valstīm, Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, tiek rīkotas inovācijai un inovatīvai darbībai veltītas konferences, kuras zīmols ir Baltic Dynamics. 2013. gadā kārta atkal ir pienākusi Latvijai un Baltijas asociācija BASTIK par šīs konferences rīkotāju organizāciju ir nominējusi Latvijas tehnoloģisko centru LTC, kas sekmīgi ir pierādījis savu prasmi lielu starptautisku pasākumu organizēšanā. Tā skaitā iepriekšējās Baltic Dynamics konferences Rīgā 1998., 2001., 2004., 2007. un 2010. gadā Rīgā. LTC šīs konferences rīko sadarbībā ar Latvijas tehnoloģisko centru un biznesa inkubātoru asociāciju LTICA, saņemot arī starptautiskā līmeņa konsultatīvo un informatīvo atbalstu no Starptautiskās zinātnes parku asociācijas IASP, Starptautiskās inovācijas menedžmenta profesionāļu asociācijas ISPIM un Starptautiskās zinātnes parku un inovācijas centru ekspertu grupas SPICE. Organizatoriski un finansiāli konferences rīkošanu vienmēr ir atbalstījusi Ekonomikas ministrija, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, inovācijā ieinteresētie Latvijas uzņēmumi Itera Latvija, Pūres šokolāde, Severstaļlat, NP Properties un tehnoloģiskajā centrā izaugušie mazo augsto tehnoloģiju uzņēmumi Biosan, Elmi, Energolux, Biotehniskais centrs un Genera. 2013. gada konferences rīkošanā piedalījās arī Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas inovātoru apvienība Latina. Konferenci atklāja orgkomitejas priekšsēdētājs Jānis Stabulnieks, nolasot valsts prezidenta atsūtīto apsveikumu. It's a pleasure to welcome you here. Well, of course, it's a warm welcome to everyone who's guest here in Riga. Welcome to Riga, welcome to Latvia, to our country, to a long summer. I hope you enjoy it. This is not what normally happens in the beginning of September here. Pēc tam konferences dalībniekus uzrunā ekonomikas ministrs Daniels Pavļots, norādot, ka inovācija ir arī jauns domāšanas veids. Eiropas komisijas pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta pārstāve Denīze Heiligere uzsver, cik svarīgi Baltijas valstīm iekļauties jaunās Eiropas Savienības stratēģijas Horizons 2020 realizācijā. Ar aicinājumu sadarbībai Baltijai un ASV savu uzrunu nobeidza ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala. Un noslēdzošā uzrunā aicinājumu inovatīviem uzņēmumiem pieteikties Baltijas asamblējas inovācijas balvai izteica Baltijas asamblējas prezidents Raimonds Vējonis. 2013. gada konferences sākotnējais nosaukums ir Kompetence viedai izaugsmei, izaicinājumi un iespējas. Un tā notika Rīgā laikā no 2013. gada 11. līdz 13. septembrim. Jautājumi, kas plašā starptautiskā auditorijā tika apspriesti šajā konferencē, ir saistīti ar inovācijas politikas veidošanu valsts un reģionālā līmenī,
zinātnes un ražošanas sadarbību, starptautisko zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un tās atbalsta instrumentiem, infrastruktūras veidošanu, uz zināšanām balstītu biznesa attīstības veicināšanu, pieeju riska kapitālam un sabiedriskā un privātā sektora sadarbībai, dažādu valstu pieredze Eiropas Savienības fondu izmantošanā, zinātnes un tehnoloģiju attīstības veicināšanā un citiem. Jāatzīmē, ka izvēlētā konferences tematika pilnībā atbilst Eiropas Savienības stratēģijai Eiropa 2020 un tajā paredzētās vadošās iniciatīvas Inovācijas Savienība nostādnēm, kuru realizācijā vistuvākajā laikā būs jāpiedalās gan Latvijas pārvaldes institūcijām, gan Latvijas uzņēmumiem. Konferences darbs tika organizēts kā 2 plenārsēdes un 6 paralēlās darba sesijas, un tajā piedalījās 271 dalībnieks no 24 valstīm, tai skaitā ASV, Ķīna, Japāna, Jaunzēlande, arī pārstāvji no Eiropas komisijas, kopumā tika nolasīti 70 referāti. The time has already passed for me to finish. I will just leave my presentation for you to review. And we will go to the next speaker for the European Commission. Atklāšanas plenārsēdē galveno referātu nolasīja ASV kompānijas Innovation America prezidents Ričards Bendis. Viņš vispirms apsveica Latvijas tehnoloģisko centru 20 gadu jubilejā un norādīja, ka Latvijai ir labs inovācijas potenciāls, bet Latvijas nacionālo attīstības plānu ir sastādījuši no inovācijas procesiem tālu stāvoši eksperti. Eiropas komisijas pārstāve Denīze Heiligere atzinīgi novērtēja Latvijas Zinātnisko institūciju sekmīgo piedalīšanos līdzšinējās pētniecības programmās, bet uzsvēra, ka jaunajā programmā vairāk uzmanības būs jāvelta tieši ar inovāciju saistītiem aspektiem. Vispasaules asociācijas Innovation International prezidente Debra Amidon no ASV uzsvēra lielo nozīmi zināšanu un inovācijas vadības menedžmenta prasmēm, bet profesors no Boloņas universitātes Piero Formica no Itālijas norādīja, ka ja sāk pūst stiprs pārmaiņu vējš, tad vieni būvē sienu, kur paslēpties, kamēr citi būvē vēja ģeneratorus. Izvēle ir jāizdara pašiem. Interesanta bija 3. paralēlā darba sesija, kuru vadīja Eiropas komisijas konkurētspējas un inovācijas aģentūras nodaļas vadītājs Jose Pičpelats, kurā apsprieda Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkla EEN darbību un nākotnes perspektīvas. Konferences pirmās dienas pārtraukumā ar Latvijas Inovātoru apvienību notika preses konference, kurā piedalās ekonomikas ministrs Daniels Pavļots. Inovācija nav tiešām tikai tehniska inovācija. Inovācijas process nav kaut kas, kas notiek tikai un vienīgi zinātniskā kontekstā, tas notiek visur. Viens piemērs, kas man vienkārši ir iespiedies atmiņā, ka Somi uzskata, ka viņi ir izdomājuši, ka tas ir viņa izdomājums un sociālā inovācija, piemēram, ja nekļūdos, paredzēt to, ka bērnu kopšanas šo atvaļinājumu var ņemt arī tēvs. Es teiksim, rādu pilnīgi citu sociālu vispār kohēziju, teiksim, sabiedrībā, arī ietekmi uz ekonomiku atstāja, tādā ziņā var izvēlēties, kurš ģimenē lielāks pelnītājs, tas ir strādāt, tas, kurš mazāks un piekrīt, tas paliek mājās ar bērnu. Šīs lietas arī ir inovācija. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa lielā mērā atspoguļot to pašu, ko gan Daniels, gan jūs minējāt, tas pamatmērķis ir sekmēt eksporta vērtības un darbspēka produktivitātes palielināšanos apstrādes rūpniecībā par 25%, tā vienkāršāk sakot, ražot dārgākas lietas ar mazāka darbspēka laika un cita resursu patēriņu. Organiskās sintēzes institūta direktors profesors Ivars Kalviņš. Inovācija ir nepieciešama konstruktoru biroji, mehāniskās darbnīcas, pilotiekārtas, pilotrūpnīcas, kurā metālā var iemiesot, un ne tikai metālā, bet arī citādās veidos iemiesot to zinātnisko ideju un veikt to proof of concept, ir pārbaude tam pieņēmumam, ka šis būs labs.
Latvijā to iznīcināja 90. gada sākumā, un viņi nav atjaunoti līdz šim. Un, ja jums būtu laiks, tad es aicinu rītdien uz noslēgumu plenāru sēdi. Man tur arī būs referāts par šiem jautājumiem, kā Latvijā tā problēma būtu risinām. Un tas, ko piedāvā zinātnieki, un mums ir pilnīgs pamats teikt, ka mēs esam padarījuši mājas darbu. Mēs esam izvēlējušies un parādījuši, kurās jomās Latvijas zinātnieki var palīdzēt Latvijas un ne tikai Latvijas industriālai izaugsmē. Innovation America prezidents Ričards Bendis no ASV. Jums nevajag tagad pārtransferēties un sākt runāt par augstajām tehnoloģijām. Jums jādomā par veselības aprūpi, par lauksaimniecību, kā tam pievienot vēl pievienoto vērtību, tātad kaut kādus pakalpojumus vai vēl papildus kaut kādus produktus tajā, kur jau jūs esat stipri. Jums nevajag izgudrot riteni no jauna. Un tad apvienojot šos klasterus vai apvienības vai kādus savādākus veidojumus, lai kopā nevis viens mazais vidējais uzņēmums, bet vairāki mazie vidēji uzņēmumi sadarbotos kopā. Viens dod savu pienesumu informācijas tehnoloģiju jomā, otrs dod savu pienesumu, piemēram, medicīniskajā aspektā un tā tālāk. Un tad radīsies šie līderi inovācijās. Es nezinu, vai tas būs Jānis vai ministra kungs vai Ivaru kungs, kuram būs šī ilgtermiņa vīzija, kurš patiešām redzēs, kāda ir inovācijas stratēģija Latvijā, lai nākamā paudze bērni, kas šobrīd aug, būs tie, kas dos savu pienesumu, lai Latvijas ekonomika kļūtu dažādāka, inovatīvāka nākotnē. Daudz inovāciju parki saskaroties ar konkurenci nomira dabīgā nāvē. Ja tie nepastāvēja, piemēram, universitātē vai kādā citā īpašā vidē, ja tie bija pieejami visiem. Vai jūs turpināsiet šo te darbu, vai arī mums jāturpina šis darbs? SPICE grupas prezidents Heinz Fiedlers no Vācijas. Ja jūs dosiet visu pasaules naudu valdībai, vai tas novestu uz inovāciju? Nē. Tas nenovedīs pie inovācijas. Ja to visu naudu nodotu pētniecības centram, vai tas novestu pie inovācijas? Arī nē. Nē, vienkārši sistēma, kas ļautu cilvēkiem būt radošiem un izmantot iespējas, izmantot šo iespēju radītās izmaiņas, un tātad šī sistēma ir tas, kas rada inovāciju. Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors Jānis Stabulnieks. Pasaules līmeņa eksperti, bet tematika mainās. Ja mēs sākumā runājam vienkārši, tā tēma bija biznesa inkubātori, kā atbalstīt jauno uzņēmumu veidošanos, rašanos un tam līdzīgi. Tad tagad, kā jūs arī redzējāt, mēs jau sākam runāt par strateģiskiem jautājumiem, kā veidot ekonomiskās attīstības stratēģiju, kāda loma šajā stratēģijā ir inovācijas politikai, kāda loma tajā ir un kas būtu jādara, lai veidot inovācijai labvēlīgu infrastruktūru, kā veidot labvēlīgu likumdošanu, kā veidot efektīvu uzņēmējdarbības vidi. Jo tagad visi jaunākie, pa ko arī konferencē ir referāts no Eiropas komisijas, jaunā programma Horizons 2020, kas ir Eiropas stratēģija, jaunā programma, kas ir saucās Inovācijas Savienība. Tur visur figurē šis vārdiņš inovācija, kurš ir mums ar vien plašāk un dziļāk jāsaprot Latvijas sabiedrībai. Un tādēļ man ir liels prieks, ka no 260 reģistrētiem konferences dalībniekiem tuvu 100 ir cilvēki no Latvijas. Tad interesi ir, vajadzība ir, un lai Dievs mums palīdzētu šīs idejas kaut daļēji mēģināt izmantot savā praktiskajā dzīvē. Pēc konferences dalībnieki devās uz Latvijas likteņdārzu, vietu, kur Latvijas pagātnes satiekas ar nākotni. Tieši ar domu par nākotni tika iestādīts inovācijas koks Latvijas nākotnē. Krāšanā ceremonijā, kuru kuplināja vietējā folkloras kopa Urgas, piedalījās arī Kokneses fonda valdes priekšsēdētājs Vils Vītols un valdes locekļi Valda Auziņa un Bruno Cīruls. Visi pasākuma dalībnieki pauda pārliecību, ka inovācijas odzols dos savu svētību Latvijai.
Un Latvijas 100-gadē mums visiem būs par ko priecāties gan par skaisto inovācijas koku, gan par Latvijas panākumiem inovācijas jomā. Rainis teica tā, ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Palīgā varbūt kādu arī cik tautieti ņemam, bet nu dziedam paši. Ozolīši zemes arī tikam tu augi lejiņā. Ajā, 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 ajā. Tikam tu augi lejiņā. Meita savu zarus kalniņā izstāvedam. Ajā, 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 ajā. Kalniņā izstāvedam. Konference tika rīkota Latvijas Investīciju attīstības aģentūras inovatīvās uzņēmēju darbības motivācijas programmas ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds un Eiropas Savienība.